man Latvijā pieslēdz to signālu, un es tur fucking katru dienu tagad klausos tajos kropļos, viņi arī, kas guļu, ja viņi tur kaut ko dirž, tad urodi, tie kropļi. Tie visi ir automātiski kropļi, bet dārta bija, pirmkārt ir, jā, tie dārta ir, jā. Dārta bija pirmā, kas ar man runāja normāli, tad viņi sāka izmantot dārtu, ķipā, tagad dārtu, lai parunā ar Mārci, lai viņi tur no rītiem pamas turdē viens uz otru, tā, ķipā, to pieslēgumu. Jā, dārts man prasīja, ķipā, vai es saprotu, kā tas strādā, un es viņai pateicu to, ka jā, es saprotu, un vai tu saproti, tad viņi arī tā, jā, es vien, bet mēs abi viens otram sadirsām. Ķipā, ne es zinu, ne arī viņa zina to, kā tas strādā. Un tad es pēc aizbraucu uz Angliju, tā kā what the fuck, kas tie par signāliem, kas tie par kropļiem. Un tad, jā, es tad dzīvoju kopā ar savu ģimeni, es pieminēšu tos vecākus, man brāļu ģimeni ar bērniem un tā, un tad dārta bija, viņa tā kā, what the fuck, tad es tā kā dzirdēju, ko dārta saka, kas tas nahu ir, bļeļ? Kas tas nahu ir? Viņi tā kā ritīgi dirž virsū, bļeļ. Kas tas par sūdu, bļeļ? Dārta dirž. Dārta dirž ritīgi virsū. Dārta tur psiha nulla, bļeļ, Un viss, bet es dārtu sapratu, un tas ir tas, ko arī dārta domāju, tāpēc arī komunicēju caur signālu ar dārtu, jo viņi nemelo, viņi saka, kā ir. Tā kā tas ir, to es saku, tā kā, for real. Un tādas lietas cilvēkiem, viņi nevar pēkšņi palikt par ļauno, viņi nevar. Dārta ir cilvēks, ka viņi neies pie kaut kādas tiesneses, bet viņi nevar šitās, dārta nemelo, dārta runā taisnību, Un ja viņai tur tas kroplis kaut ko cenšas tur iemanipulēt un tā tālāk, tad es viņai atgādinu to, ka es arī palieku tieši tāds pats un iepūtu dirsā, kaut vai nomirstam, kaut vai, jebkas nahuj, mēs nekad nebūsim tā kā tie urodīgie, un tas arī viss. Un dārta ir labi, kad ir dārta, ik laikam viņi tā kā velk uz to kropļu pusi, jā, tā kā dārtiņi, tad tu arī būsi pie urodiem, jā, tu arī būsi urods, urodiem, jā, mums vajag, jā, tu ar Mārci vislabāk runā, jā, Mārci, tu būsi tā kā urodos, bet tu runāsi ar Mārci, tas strādā, jā, bet tāpēc ar mīlu dārtu. Dārta ir palīdzība, bet dārta nepieņems palīdzību formātā, ka viņai palīdzēs, ja dārta ir spēcīga. Es zinu, kāda vienkārši ir dārta, un viņi nevar. Es arī, es nekad nebūtu kaut kāds cilvēku tirgonis, reipists, pedofils, tā kā tas ir... Jā, es saprotu, bet dārta, ir spēcīga sieviete. Jā. Un viņa vien pati ar tiem burtiem visiem netiks galā. Jā. Viņa tāpat kā Mārta Bērziņa, viena pati cīnās ar visiem lohiem. Ja cīnās formātā cenšoties lohiem, visiem palīdēt vienlaicīgi. Tas ir pārāk sarežģīti vienam cilvēkam spēcīgam nokontrolēt visus lohus. Strateģiski labākais plāns ir tajā brīdī, kad viss ir atrisināts, labākajiem un spēcīgākajiem sanāk kopā un paļaut būt lohiem, būt savā starpā, un lai labākie, spēcīgākie beidzot var kopā radīt kaut ko spēcīgu un lielu, kur lohiem nav pieeja. Un tad, kad labākie un spēcīgākie radījuši to, kur viņi jūtās droši un labi, tad viņi var iet atpakaļ pie lohiem, kas ir paši sevi apēduši. Cik viņi tur būs palikuši? Jā. Diezgan nopietna stratēģija. Jā, dārta, tā kā Kaspars būs, Kaspars arī, Kasparam būs sarkans Ferrari, viņš būs miljonārs, viņš kalpos nahuj tiem kropļiem, un vienu dienu viņš būs nahuj ģenerāls, jā, kā tad viņš būs vienkārši kroplis, kurš nosprāgs, un tas arī viss, kas tas būs.